Gatis Līdums, Pāru pēdējais uznāciens. Autors pats novērtē savas grāmatas nozīmīgumu, sakot, ka šī grāmata ir veltījums visiem pāriem, kuri kopā noveco, un ja tā palīdzēs sajusties svarīgiem, vērtīgiem un vajadzīgiem, tā jau varētu būt visai liela uzvara, jo veiksmīgi senioru pāri līdzcilvēkiem apliecina, ka ir vērts dzīvot. Grāmata Miršanas ceļvedis iesācējam ir izdota pēc smagi slimā Saimona Boasa nāves. Ar apbrīnojamu vieglumu runājot par nenovēršamo, Saimons cildina dzīvi un aicina mūs saskatīt un novērtēt visu jauko, ko tā sniedz. Gan ikdienišķus sīkumus, kam bieži nepievēršam uzmanību, gan lielās pasaules likumsakarības. Psiholoģijas centra Līna izdotā Tītas Kernas grāmata Būt par bāku noderēs ikvienam, kam nepieciešama palīdzība atbalstot psiholoģiski traumētu bērnu, vecākiem, vecvecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem. Kad bērni ir apmaldījušies vētrainā jūrā, viņiem ir vajadzīgas spēcīgas un drošas bākas, kas viņus atgriež uz ceļa, un ar īsto atbalstu var pārvarēt pat vissmagākās traumas. Hopa Vernisa Augu slepenā valoda. Savijot kopā botāniku, mitoloģiju, folkloru, reliģiskos tekstus un gadsimtiem ilgo vizuālās mākslas un literatūras vēsturi, šī elegantā, bagātīgi ilustrētā uzziņu grāmata iepazīstina ar vairāk nekā 50 dažādu augu slēpto simboliku un nozīmi kultūrā. Vinetas Skuiņas monogrāfija Latviešu valodas diskriminācija un sabiedrības divvalodība Latvijā ir pētījums par starpkultūru komunikāciju Latvijā laikā no 2004. līdz 2024. gadam, kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā līdz mūsdienām, kad vērojama latviešu valodas diskriminācija un divvalodība latviešu un krievu valodā. Ērvina Jaloma grāmatā Sirds stunda var lasīt par citu cilvēku asarām, skumjām, prieku, gandarījumu un daudzām citām emocijām. Ļoti dažādu cilvēku raibi raibos stāstus. Taču visam pāri var sajust meistara Jaloma paša sirdi, kurai rūp palīdzēt cilvēkiem atrast sevi, piedošanu, virzienu dzīvē un citas būtiskas lietas. Grāmata Medības prakse un pieredze Latvijā ir veidota, lai sniegtu ieskatu visos medību aspektos, sākot no dzīvnieku uzvedības un medību tehnikām līdz medību ētikai, drošībai un mūsdienu izaicinājumiem, ar kuriem sastopas mednieki. Sabiedrībā joprojām pastāv stereotipi par medībām, tāpēc ir būtiski skaidrot medību nozīmi dabas līdzsvara uzturēšanā.